Dāmas un kungi, tūdaļ notiks Geto Games festivāla starptautiskā basketbola turnīra izloze. Jā, tātad šajā gadā mums turnīrā piedalās 19 komandas starptautiskā turnīrā. Atgriežušās arī ir tādas komandas kā Sīvēna un Medsports, pēc tādām garām sirsnīgām sarunām, bet izstāstīšu mazliet par kārtību. Tātad ir izsijātas šīs spēcīgākās komandas pēc Geto ranga tabulas. Ja, līdz ar to noteikti vienā apakšgrupā mums nesanāks tur mazais Sīvēna, Medsports un Haiduks, jo viņi vienkārši ir izsijāti. Tātad šeit ir viennieciņi, divnieciņi, trīnieciņi, četrnieciņi, piecnieciņi. Tad visiem, kuriem liksies, kad ir kaut kāda sazvērstības teorija, jūs droši nākt pie manīm un tad mēs arī to jautājumu izrunājam. Šeit ir salikts, ja, bet jūs saprotat, ka, ja vajag, mēs varam arī samaisīt. Ja? Vajag samaisīt vai nevajag samaisīt? Mēs nezinām īsti, kā ir salikt, tāpēc varam nezināt. Nē, nu, bet cilvēki nezina, vai mēs zinām, vai mēs nezinām. Nu, ja kas viņi var taisīt referendumu vai rakstīt petīciju? Referendumu vai petīciju. Ok, tātad referendums un petīcijas sastājiet tiem varamajiem turnīriem, kur tas tiek tā kā ņemts vērā šajā turnīrā. Tātad apakšgrupas būs tādas, kādas mēs šobrīd saliksim. Tieši tā. Tātad A grupa, pirmā komanda mums ir mazais sporta bodi. Nu, tā arī mēs izvēlējām. Ja, tātad es varbūt varu uzreiz nosaukt. A grupa, otrā komanda. Team Salmo. Team Salmo, nē, bija šī netrāpīja šeit. Nē, liek te. Team Salmo. Tātad A grupa, trešā komanda. Zinu, par Dievu. Tātad Wild Snakes, Varšava. Mežonīgās čūskas. Mežonīgās čūskas, tas būs nereāls. Otrā. Apakšgrupa, ceturtā komanda. Un tā ir G2, Krivoji Roga, Ukraina. Un? Divas komandas mums iesvērā apakšgrupa, četras. Ir viena pa taisno un otrā trešo izspēlē. Tātad viena komanda iet pa taisno ārā, otrā trešo izspēlē. Skaidrs, ka tur būs tā diezgan smagi. Tā, piektā grupa A. Piektā komanda A grupā. Tātad komanda Armets. Apakšgrupa, mazais sporta bod LV, Team Salmo, Wild Snakes no Polijas, G2, Ukraina un Armets no Jelgavas, Latvija. Ļoti spēcīga apakšgrupa, tā kā... Wow. Nu, tā mēs te izvilkām, ja? Nu, viss bija sarunāts. Tā, otrā, tātad B grupa, pirmā komanda, Medsport. B grupa, otrā komanda, Vaino, Rīga. Precīzi izvilkt, redzēt? Ir tieši, ja? Jā. Trešā komanda B grupā, The Crabs, Čehija. Ceturtā komanda B grupā, Kas jauns LV, Mārupe. Mērupe. And the fifth team is the Ventspils. Vietējie iekļūst B apakšgrupā. Labi, arī labi, bet jā, laikam viss būs viens labi. ārzemnieks. Ok. Ejam tālāk, Ramon, trešā C. Teiksim trešā, ja? Teiksim, teiksim Sīvēna, ja? Teiksim kā pirmā, ja? Mums. Kā otrā, tad lai iet šī komanda, un tā ir Kūsiņā iekšā. Kūsiņā vai ne Kūsiņā, bet iekšā. Tā, trešā komanda C grupa, Pāvila Loveras, Badalona, Spānija. Badalona, Spānija. Spānija. Ceturtā komanda šajā te grupā ir Nanož, Maskava, Krievija. Ļoti labi. Paskarbo. Un piektā komanda tā tad ir, neviens cits kā komanda, Cavendish. Trāpīgi. Turpinam ar C grupu. Lūdzu, Renār, D grupu, es atvainojos. D grupa, kas ir atlicis, un tātad Hajduk CLM. Precīzi? Izvērт. Nu, tā kā bija sarunā. Tātad otrā komanda Kripatis, Mārupe, ja? Redzat, jā, viss precīzi. Trešā mums ir Kalvados, Vroclava, Polija. Un ceturtā, noslēdzošā, Bolģina. Ceturtā Bolģina. Tātad šo mēs tuņās nofčēsim, ieliksim arī sociālās tīklos, lai jūs uzreiz varat redzēt, saprast, iedziļināties un tā tālāk.
Rezumē, kad vāja grupa nav, visas komandas ļoti spēcīgas, līdz ar to prognozes. Izskatās ļoti interesants turnīrs būs mums pašiem un arī komandām. Medsports, Sīvēni, favorīti, mazais favorīti. Nezinām ārzemju komandas it kā stipras. Domāju, ka pēc geto noteikumiem latvieši tomēr būs favorīti, bet kas to zina, varbūt noteikti brīnums. Tieši tā ātri pielāgojās, adaptējās un spēlēja līdzīgi. Mums gribētos, lai arī no ceturtdaļfināla sākot būtu latvieši pret kādiem ārzemniekiem, tas būtu ļoti interesanti. Nu, tā kā tā. Paldies. Tiekamies Ventspilī. Basketbols. RZ Al Capone El Bakiano.